Otra vēstule korintiešiem, 8. nodaļa. Bet jums, brāļi, darām zināmu Dieva žēlastību, kas parādījusies Maķedonijas draudzēs, jo, lai gan bēdās daudz pārbaudīti, tomēr viņiem ļoti liels prieks bijis, un jebšu tie bija ļoti nabagi, taču tie bagāti devuši pēc savas sirds labprātības, jo tie pēc sava spēka, to es apliecinu, un vēl pāri par savu spēku bijuši labprātīgi, mūs lūgtin lūgdami, lai saņemam dāvanu un palīdzību svētajiem par labu. Un tie nevien deva, kā cerējām, bet viņi arī paši nodevās vispirms tam kungam un arī mums caur Dieva prātu, tā ka Titu paskubinājām, lai viņš, kā bija iesācis, tāpat jūsu starpā arī pabeigtu šīs dāvanas saņemt. Bet tā kā jūs visās lietās esat pieņēmušies, ticībā, mācībā un atziņā un visā čaklībā un savā mīlestībā uz mums, tā pieņemieties arī šī labdarībā. Es to nesaku pavēlēdams, bet caur labprātību, ko citi parādījuši, pārbaudu arī jūsu mīlestību, vai tā ir īstena. Jo jūs zināt mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastību, ka viņš, bagāts būdams, jūsu dēļ ir tapis nabaks, lai jūs caur viņa nabadzību kļūtu bagāti. Un šī lietā dodu padomu, jo tas par labu jums, ka jau pērn esat iesākuši nevien to darīt, bet arī labu prātu rādīt. Bet tagad pabeidziet darbu, lai labais prāts, kas jums ir bijis, to gribēt, tāpat arī jums būtu to pabeigt, cik spējat. Jo, ja kam ir labs prāts, tas ir pieņemams pēc tā, kas viņam ir, ne pēc tā, kā viņam nav. Jo ne tā, lai citiem būtu atvieglojums un jums grūtums, bet izlīdzināšanas pēc, lai šī laikā jūsu pilnība atvieglo viņu trūkumu. Tā, lai arī viņu pilnība atvieglo jūsu trūkumu, ka izlīdzinājums rodas. Tā kā ir rakstīts, kas daudz bija sakrājis, tam neatlika, un kas maz bija sakrājis, tam nepietrūka. Bet pateicība Dievam, kas to pašu uzcītību par jums devis Tita sirdī, ka viņš paskubinājumu ir pieņēmis, un jo uzticīgs būdams pats no sevis pie jums ir nogājis. Un mēs viņam esam līdzi sūtījuši brāli, kam pa visām draudzēm laba slava ir pie labās vēsts. Un nevien tāpēc, bet arī, ka tas no draudzēm mums ir iecelts par ceļa biedru pie šīs apdāvināšanas, ko mēs sagādājam pašam tam kungam par godu un pēc sava labā prāta. No tā sargādamies, ka neviens mums neceļ neslavu šā bagātā krājuma dēļ, ko esam sagādājuši. Jo mēs dzenamies pēc tā, kas ir labs nevien tā kunga, bet arī cilvēku priekšā. Un tiem līdz esam sūtījuši savu brāli, ko mēs daudz lietās dažkārt esam pārbaudījuši, ka viņš ir uzcītīgs, un tagad jo uzcītīgs lielās uzticības dēļ, kas tam ir uz jums. Kad jūs vaicājat par Titu, viņš ir mans biedrs un palīgs pie jums. Kad vaicājat par brāļiem, tie ir draudžu sūtītie un Kristus gods. Tāpēc parādiet viņiem pierādījumu jūsu mīlestībai un mūsu lepnumam par jums, un parādiet viņiem šo pierādījumu arī draudžu priekšā. Otra ķēniņu grāmata, 20. un 21. nodaļa. Tanī laikā Hiskija kļuva slims uz miršanu, un pravietis Jesaja, Amoca dēls, nāca pie viņa un uz to sacīja: Tā saka Jahve, tas kungs, apkop savu namu, jo tu mirsi un netapsi vesels. Tad Hiskija savu vaigu pagrieza pret sienu un pielūdza to kungu Jahvi un sacīja: Ak, kungs Jahve, piemini lūdzams, ka es tavā priekšā esmu staigājis patiesībā, no visas sirds, un darījis, kas tev patīk. Un Hiskija gauži raudāja. Un kad Jeseja vēl nebija izgājis ne pusceļu caur pilsētu, tad tā kunga Jahves vārds uz viņu nāca un sacīja: Ej atpakaļ un saki uz Hiskiju, manas tautas valdnieku. Tā saka Jahve, tas kungs, tava tēva Dāvida dievs. Es tavu lūgšanu esmu klausījis, es tavas asaras esmu redzējis. Redzi, es tevi darīšu veselu. 3. dienā tu iesi tā kunga Jahves namā. Un pie tavām dienām es vēl pielikšu 15 gadus,
un tevi un šo pilsētu es izpestīšu no Asīrijas ķēniņa rokas un pasargāšu šo pilsētu sevis labad un sava kalpa Dāvida labad. Un Jesai sacīja, ņemiet vīģu rausi, un tie to ņēma un uzlika uz trumu. Tad viņš tappa vesels. Un Hiskijs sacīja uz Jesaju, kāda ir zīme, ka tas kungs Jahve mani darīs veselu, un ka es 3. dienā iešu tā kunga Jahves namā. Un Jesai sacīja, šī būs zīme no tā kunga Jahves, ka tas kungs Jahve šo lietu darīs, ko viņš runājis. Vai ēnai būs iet 10 kāpienus uz priekšu, vai 10 kāpienus atpakaļ? Tad Hiskijs sacīja, tas ir viegli ēnai iet 10 kāpienus uz priekšu, to ne, bet lai ēna iet 10 kāpienus atpakaļ. Un pravietis Jesai piesauca to kungu Jahvi, un tas ēnai lika iet 10 kāpienus atpakaļ, pa tiem pašiem kāpieniem, ko tā bija gājusi uz priekšu pie Ahaza saules pulksteņa. Tanī laikā Berodaks, Baladana dēls, Pābels ķēniņš, sūtīja vēstules un dāvanas pie Hiskijas, jo tas bija dzirdējis, ka Hiskija ir slims. Un Hiskija par tiem priecājās, un tiem rādīja visu savu mantas namu, sudrabu un zeltu, un dārgās zāles, un smalko eļļu, un visu savu bruņu namu, un visu, kas viņa mantās bija. Nekas nebija viņa namā un visā viņa valstī, ko Hiskija tiem nebūtu rādījis. Tad pravietis Jesai nāca pie ķēniņa Hiskijas un uz to sacīja, ko šie vīri sacījuši, un no kurienes tie pie tevis nākuši? Un Hiskija sacīja, tie no tālas zemes atnākuši, no Bābeles. Un tas sacīja, ko tie laba redzējuši tavā namā? Un Hiskija sacīja, tie visu redzējuši, kas manā namā, nekā nav no manām mantām, ko es tiem nebūtu rādījis. Tad Jesai sacīja uz Hiskiju, klausies tā kunga Jahves vārdu. Redzi, dienas nāks, ka viss, kas ir tavā namā un ko tavi tēvi līdz šai dienai sakrājuši, taps novests uz Bābeli, nekas netaps atlicināts, saka Jahve, tas kungs. Un no taviem bērniem, kas no tevis nāks, ko tu dzemdināsi, taps ņemti, ka tie būs par eunuhiem Bābeles ķēniņa pilī. Un Hiskija sacīja uz Jesaju, tā kunga Jahves vārds ir labs, ko tu runājis. Un viņš sacīja, lai notiek, kad tikai miers un drošība pastāv manā laikā. Un kas vēl par Hiskiju stāstāms, un viss viņa spēks, un ko viņš darījis, un par dīķi un ūdens grāvi, un ka viņš ūdeni vadījis pilsētā, tas viss ir rakstīts Jūdas ķēniņu laiku grāmatā. Un Hiskija aizmiga pie saviem tēviem, un Manase, viņa dēls, kļuva par ķēniņu viņa vietā. Manase bija 12 gadus vecs, kad kļuva par ķēniņu, un valdīja 55 gadus Jeruzalemē, un viņa mātei bija vārds Hefciba, un viņš darīja, kas tam kungam Jahvem nepatika, pēc pagānu negantības, ko tas kungs Jahve bija izdzinis Izraēla bērnu priekšā, jo tas uztaisīja atkal kalnu altārjus, ko viņa tēvs Hiskija bija iznīcinājis, un cēla Bālam altārjus, un taisīja Ašeru, kā Ahabs, Izraēla ķēniņš, bija darījis, un metās zemē visa debesu pulka priekšā, un tiem kalpoja. Viņš arī taisīja altārjus tā kunga Jahves namā, par ko tas kungs Jahve sacījis, Jeruzalemē es gribu likt savu vārdu. Viņš uztaisīja altārjus arī visam debesu pulkam abos tā kunga Jahves nama pagalmos. Viņš lika savam dēlam iet caur uguni, un cienīja zīlēšanu un vārdošanu, un pieturēja pūžļotājus un burvjus, un darīja daudz ļauna tā kunga Jahves acu priekšā, viņu kaitinādams. Viņš arī lika Ašeras tēlu, ko bija taisījis namā, par ko tas kungs Jahve bija sacījis uz Dāvidu un viņa dēlu Salamanu, šai namā un Jeruzalemē, ko es no visām Izraēla ciltīm izredzējis, es savu vārdu likšu mūžīgi. Un Izraēla kājai es vairs nelikšu kustēt no zemes, ko es esmu devis viņu tēviem, kad tie turēs un darīs visu, ko es tiem esmu pavēlējis, un visu bauslību, ko mans kalps Mūzes tiem pavēlējis. Bet tie neklausīja, jo Manase tos maldināja, ka tie ļaunāk darīja nekā pagāni, ko tas kungs Jahve Izraēla bērnu priekšā bija izdeldējis. Tad tas kungs Jahve runāja caur saviem kalpiem praviešiem un sacīja, tāpēc, ka Manase, Jūdas ķēniņš, darījis šādu negantību, ļaunāk par visu, ko amorieši darījuši pirms viņa, un Jūdu arī dzen pavedis uz grēkiem caur saviem elku dieviem,
Tāpēc tas kungs Jahve, Izraēla dievs, tā saka: redzi, es vedīšu nelaimi pār Jeruzalemi un pār Jūdu, kai katram, kas to dzird, abas ausis skanēs. Jo es Jeruzalemi izdalīšu kā Samariju un izsvēršu kā Ahaba namu, un izslaucīšu Jeruzalemi kā bļodu izslauka, kas top izslaucīta un uz mutes apgāsta. Un es atmetīšu savas tautas atlikušos, un tos nodošu viņu ienaidnieku rokā, un tie būs par laupījumu un izpostījumu visiem saviem ienaidniekiem. Tāpēc, ka tie darījuši, kas man nepatīk, un mani apkaitinājuši no dienas, kad viņu tēvi izgāja no Ēģiptes līdz šai dienai. Un Manase arī izlēja daudz nenoziedzīgas asinis, tiekams Jeruzaleme tapa pilna no viena gala līdz otram, pāri par grēku, uz ko viņš Jūdu paveda darīt, kas tam kungam Jahvem nepatika. Un kas vēl par Manasi stāstāms, un viss, ko viņš darījis, un viņa grēki, ko viņš grēkojis, tas viss ir rakstīts Jūdas ķēniņu laiku grāmatā. Un Manase aizmiga pie saviem tēviem un tapa aprakts sava nama dārzā, Uzas dārzā, un viņa dēls Amons kļuva par ķēniņu viņa vietā. Amons bija 22 gadus vecs, kad kļuva par ķēniņu, un valdīja 2 gadus Jeruzalemē. Un viņa mātei bija vārds Mešulemeta, Haruca meita, no Jotbas. Un viņš darīja, kas tam kungam Jahvem nepatika, kā viņa tēvs Manase bija darījis. Un viņš staigāja visos tajos ceļos, kur viņa tēvs bija staigājis, un kalpoja elku dieviem, kam viņa tēvs bija kalpojis, un metās zemē to priekšā. Un viņš atstāja to kungu Jahvi savu dievu, un nestaigāja tā kunga Jahves ceļos. Un Amona kalpi cēla dumpi pret viņu, un nokāva ķēniņu viņa namā. Bet zemes ļaudis kāva visus, kas dumpi bija cēluši pret ķēniņu Amonu, un zemes ļaudis darīja viņa dēlu Josiju par ķēniņu viņa vietā. Un kas vēl par Amonu stāstāms, ko viņš darījis, tas viss ir rakstīts Jūdas ķēniņu laiku grāmatā. Un viņš savā kapā tapa aprakts Uzas dārzā, un viņa dēls Josija kļuva par ķēniņu viņa vietā. Nahuma grāmata 2. nodaļa. Postītājs ceļas pret tevi, sargi pili, lūko uz ceļu, stiprini gurnus un centies spēcīgi, jo tas kungs Jahve atkal uzceļ Jēkaba godību, tā kā Izraēla godību, jo laupītāji tos aplaupījuši un maitājuši viņu vīna stīgas. Viņa varoņu vairogi ir sarkani, viņa kaļa ļaudis purpurā ģērbušies, rati spīd kā uguns liesmas dienā, kad viņš apbruņojās, un šķēpi top cilāti. Rati rīb uz ielām, tie skraida gatvēs, to izskats ir kā ugunīgas lāpas, tie laistās kā zibeņi. Viņš piemin savus varenos, tie klūp savā ceļā, tie steidzas uz mūriem un sataisa patvērumu. Upju vārti ir atvērti, un pils iet bojā, un ķēniņiene krīt kaunā, un top aizvesta, un viņas kalpotājas vaid kā baloži un sit pie savām krūtīm, jo Ninive bija kā ūdeņu ezers no laika, kad tā cēlusies, bet tie bēg, stāviet, stāviet, bet neviens neskatās atpakaļ. Laupiet sudrabu, laupiet zeltu, jo tur mantas bez gala un visādu dārgumu pa pilnam. Posts un postaža un tuksnesis, sirds izkūst, ceļi dreb, un visi gurni gurst, un visi viņu vaigi nobālu. Kur nu ir lauvu miteklis un jauno lauvu ganība, kur lauvu māte ar lauvu bērniem staigāja, un nebija, kas tos iztraucēja? Bet lauva laupīja gan saviem bērniem un žņaudza lauvu māšu dēļ. Savas alas viņš pildīja ar laupījumu un savus mitekļus ar to, ko saplosīja. Redzi, es celšos pret tevi, saka tas pulku kungs Jahve Cebalts, un sadedzināšu dūmos viņas ratus, un zobens aprīs tavus lauvu bērnus. Un es izdeldēšu tavu laupījumu no zemes, un tavu vēstnešu balsi vairs nedzirdēs.